Ruckas muiža un parks atrodas Steju Cēsu centrā, taču parasti šajā vietā ritējas saurupa, ar pilsētu maz saistīta dzīve. Ilgus gadus te bija tuberkulozes slimnīca, to slēdza. Birokrātiskais karusels, lai ēku no valsts varētu pārņemt pašvaldība, griezās veselus 6 gadus. Vēstures piemineklis tikmēr pamestībā drupa. Cerību, ka ieradīsies Antiņš, kurš spēs naudošo skaistulo Rucku modināt jaunai dzīvei, bija maz. Līdz kādā rudens dienā uz Sēsīm atbrauc kinodokumentālisti Ieva un Kasparas Gobes, meklēt telpas nelielai filmu studijai. Tu vari izstāstīt īso stāstu, tev sanāks īsāks stāsts, un es varu izstāstīt vēlreiz, un būs garais stāsts. Tu jūs samontēsiet, kur jums vajag, tā kā. Kaspars vienmēr saka, ka mums bija iespēja vai nu braukt uz kādu lielāku pilsētu, vai braukt uz kādu mazāku pilsētu. Un tad Cēsis bija tā loģiskā izvēle, jo Kaspars ir no Cēsas puses. Un mēs meklējām telpas studijai Cēsīs, un Jānis Rozenbergs, viņš tolaik bija mēra vietnieks. Kasparam teica, zini, ir tāda Ruckas muiža, jūs aizbrauciet apskatīties. Mēs atbraucām, tas bija skaista rudens diena, izstaigām, protams, vieta burvīga, bet, skaisti. Telpas daudz, bet, tiešām, Kaspars pēc tās sarunas zvana Jānim un saka, Jāni, vieta fantastiska, bet, mēs meklējam 100 kvadrātmetrus, labi 150, bet ne 800. Un Jānis teica, bet jūs padomājiet. Un tad, varbūt izstāstīt, Es viņam teicu, kur tur daudz ko domāt, vienkārši mēs neesam vaiprātīgi, vienkārši 800 kvadrātmetrus, 800 kvadrātmetrus telpas ēkā, kur nevienam citam nevajag, vienkārši neviens cits nav, tur, izkrits no gultas ar galvu pa priekšu, vienkārši, un kaut kā, ēka, kurā ir tur 100% iekštelpa nolietojums, tas tāds, tur jābūt diezgan jocīgam cilvēkam, lai kaut ko tādu uzņemtos un kaut ko tādu sāk darīt. Pēkšņi saliekās tāds redzējums līdzīgi kā karostā K2 bija kādreiz, un kas bija mākslas rezidenču centrs, fantastiska kultūras tāda pasākuma vieta, kas, diemžēl, neeksistē jau kopš 2008. gada, un tā ir tāda liela, tāds, man liekas, liels zaudējums vispār, radošai vidē vispār Latvijā, un tur tomēr bija ļoti daudz tādas starptautiskas pasākumu, kas tur notika, un arī vietējie, un tā, un audiovizuālai jomai patiesībā tāda vieta, kur izpausties, kur sanāk kopā, kur darboties, īsti nav vairāk vai nebija tajā brīdī. Un es sāku domāt, ka klausies, varbūt, ka šī ir iespēja kaut ko uztaisīt, kaut ko līdzīgu, un kaut kā tā, es pazinu Jānim, es teicu, ka mēs kādu brīdi padomāsim varbūt, un mēs kādu pusgadu domājām, saprast, kā tu vari palaist šādu veidu kultūras iestādi, un vienkārši, nenobankrotēt pēc pusgada vai gada, vai visi šie praktiskie jautājumi. Un tas paņēma kādu pusgadu, kad viss stratēģijas izstrāda, vispārējais, partneri, diskusijas ar partneriem, ar Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas laikmatīgās mākslas centru, Kultūras akadēmiju, Rīgas Tradiņu universitāti un visas šīs akadēmiskās institūcijas un tā. Un tad kaut kādā brīdī likās, ka tas ir iespējams, ka to var izdarīt, un tad ka ir vērts uzsākt tās ēkas remonta darbus, jo ir skaidrs redzējums, kā viņi piepildīt un kas te varētu notikt. Un tas redzējums bija, ka mēs dabūjam uz Cēsīm vasarās cilvēkus no dažādām izglītības iestādēm, no kultūras institūcijām uz vasaras skolām šeit. Un tad mēs sākam strādāt, tad mēs sākām remontēt, sākām ar kaut kādiem pāris celtniekiem, beidzām kaut kādiem 11 un brīnišķīgs arī bija probācijas dienestu ar sociālo dienestu, visādi, tas tāds daudz sarežģītāks menedžments nekā varbūt vadīt, visus profesionālus celtniekus, bet tad es kaut kādā brīdī atklāju, ka man ir jāņemojušas lauksniecības diploms, zemkopis celtnieks, un pēkšņi es atcerējos, ka man ir šāds aspekts izglītībā. Cetumniekam arī, pirmā brīdī mulsums ir, bet viņi nav slikti cilvēki visi, un vienkārši, varbūt pēdējos gadus tu neesi komunicējis ar cilvēkiem tajos komunikācijas kodos, bet vienkārši tu atceries. Es esmu bijis kādu laiku pavadījis Magadānā, tālāk uz ziemeļos, tur ir diezgan daudz bijuši ieslodzīti. Tu apmēram zini tos kodus un tos sarunas, tos atslēgas principus, kā tu to vēstījumu vienkārši noved līdz cilvēkiem, un tad tā mēs arī teicām, šiem bijušiem ieslodzītiem, te būs
mākslas un kultūras iestāde. Mēs gribētu, ka jūs mums palīdzat šajā atbildīgajā darbā un ka mēs kopā varam kaut ko tādu gaišu un foršu kopā uzcelt. Nu, tā. Pamestības gados Muižas plašais parks bija kļuvis par romantisku sanāksmi vietu brīvdabas dzērāju pulciņiem. Ziņu, ka Ruckā turpmāk rezidēs mākslas, nevis neskaidras izcelsmes dzērienu eksperti, šie parka iemītnieki uzņēma bez entuziasma. Šī bija viņa vide, un tās mums bija garas sarunas ar viņiem, un ne tikai sarunas par to, ka, saprot, šis ir bijis jūsu parks daudz 10 gadu garumā, bet, vai jūs būtu ar mieru šo parku atdot kultūrai, teiksim, un tad ir jautājums, kas ir kultūra, varbūt ne visi saprata, un nācās varbūt ar visādi skaidrot. Tas, ko mēs vienkārši teicām, mēs gribētu šajā parkā redzēt jauniešus, mēs gribētu redzēt mammas ar bērniem, kaut kādu pozitīvu publiku, un jūs varbūt tajā savā pašais izskatā neatbilstat mūsu mērķa auditorijai. Vai jums ir jāmainās, vai jums ir jāmēģina meklēt kādu iedušu, jāmeklē kādu citu vietu un tādu. Un viņi vēl diezgan ilgi mēģināja kaut kā to teritoriju atgūt, tad kaut kādā arī tādiem jocīgiem izgājieniem, bet beigās izskatās, ka viņi ir pieņēmuši to realitāti. Tad tā ziņa ir aizgājusi, jo tā ziņa tiešām sākumā viņi Ruckas parks kā tāda vieta, kurai Rolands Čērva teica, ka viņa mamma bija piekodinājusi skrien cauri Ruckai. Viņš ir skolēni, viņš 3 gadus vienkārši skrien cauri, vai kaut kādi cilvēki vienkārši vai ieta līkumu, vai skrieši cauri. Lēnām viņi transformēt par vietu, kur cilvēki grib uzturēties, kur viņiem patīk un kaut kā. Un tie, kas nav ceļsnieki, kas atbrauc, priekš viņiem šī ir fantastiska vieta. Viņi nezina to visu to vēsturi, un viņiem ir ļoti, ļoti patīk. Un tad jautājums ir, kā ceļsnieki lēnām garā to parku tā kā atkal apdzīvo un ēka. Un tad mums bija ļoti skaists Latvijas Jaunā teātra institūta pasākums organizēts tāda Norvēģu un Japāņu choreogrāfu izrāde pirms nedēļas. Un mēs bijām ļoti priecīgi, ka bija kaut 150 cilvēki un ļoti daudz bija no Ceisīm arī. Protams, no Rīgas bija sabraukuši skatīties teātra izrādi, bet bija ļoti daudz no Ceisīm. Tas performances. Tas bija priekš mums bija tāds atklājums. 2014. gada vasarā pirmais pasākums bija Latvijas laikmatīgās mākslas centra vasaras skola, un tam sekoja Mākslas akadēmijas vizuālās komunikācijas nodaļas studentu vasaras praksa. Bija arhitektiem. Viņi te arī dzīvo? Jā, viņi te dzīvo. Un principā ir tā, ka augšā ir telpas dzīvošanai, apakšā ir telpas darbam. Un tā kā studenti, vasaras skolu dalībnieki uzturās šeit. Notiek dažādas lekcijas, citas aktivitātes. Un tad būtībā tā vasara aizpildās ar dažādu veidu šādiem pasākumiem. Tas ir Starptautiskā arhitekta vasaras skola. Notika jau 2 gadus, šogad viņi atgriezīsies pie mums. Pagājušajā gadā bija lielākais pasākums. Bija Baltijas antropologu vasaras skola, mums bija 70 dalībnieki, par ko mēs sākumā bažījāmies, bet beigās izrādījās, ka viss ir iespējams. Kultūras akadēmija 2 gadus arī brauca. Sākumā bija jaunie režisori un operatori, strādāja pie savām diplomu darba filmām. Pagājušajā gadā bija arī maģistratūras studentiem kursus par scenāriju rakstīšanu. Tā kā ir vasaras principā aizpildās ar dažādiem šādiem pasākumiem. Un tad ziemas periodā vienkārši mēs veidojam to, šobrīd arī pabeidzām tieši mums. Rudenī bija pirmais kurs, mēs uztaisījām analogo fotolaboratoriju un bija Andreja Granta vadīta melnbaltās fotogrāfijas meistarklase. Ka tā analogās fotogrāfijas laboratorija tā ir viena lieta, otrs ir montāžas un skaņas montāžas telpas, un tad būtībā cilvēki var braukt un strādāt pie saviem, viņi uzturās rezidencē. Viņi atbrauc šeit uz mēnesi un strādā vai pie savas filmas montāžas vai veido savu fotoizstrādi, strādā laboratorijā. Un tad, tas ir tas, viņi šeit rezidē. Tā ļoti interesanti, ka atbrauc cilvēki ciemos un viņi saka, mēs gribētu arī pie jums vēl šādu pasākumu vai uz to brīdi jūs esat brīvi. Un tad lēnām tas apdzīvo. Ja sākumā tās bija tikai vasaras, pagājušajā bija kādi 9 pasākumi visu vasaras garumā, 9 vasaras skolas vai 9 nometnes. Tad tagad arī sākās ziema. Labā lieta bija tāda, ka mēs tikai iznācām no Rīgas ārā, mēs iznācām ar kaut kādu savu kapitālu. Mums bija kaut kādi resursi, kas bija nopelnīti strādāt kino, un nebija tā, ka mēs pilnīgi to sākām kā pilnīgi cilvēki bez nekā. Tad, mēs esam kaut kādas pārdevuši, teiksim, tā skaitā,
nekustams īpašums, ko investēt šeit. Tad mums ir kaut kādi cilvēki, kas mums ir, tas gadā cēs uzņēmēji, kas ir aizdevuši naudu. Tāpēc, ka viņiem patīk tas, ko mēs te darām, un viņi grib, lai tas te notiktu. Un tur mēs kādreiz prasījuši, vai mums jāmin būt jūs pie atbalstītājiem. Kaut kā tā viņi saka, nē, tas vienkārši lūdzu, kad varēsiet atdosiet, vienkārši piekuši lieli cilvēki, lieli spēlētāji cēs biznesā, kuriem vienkārši patīk tā ideja, ko mēs te darām. Un tas ir kaut kā tāda simbioze, kaut kādas lietas ir sanākušas kopā ļoti jocīgi. Mums pašiem brīžiem arī neizprotam. Viens ir redzēt, un otrs, mēs nekad neesam baidījušies darīt. Par mums arī viens cilvēks teica, redz, kā dara ar darīšanas metodi. Tā iracionāla sajūta ir tāda, ka vieta pati gribēja par kaut ko tādu kļūt vienkārši, jo kaut ko līdzīgu Ilona Asara bija kādreiz domājis, ka tas ir tas, kas te varētu būt, un to mēs nezinājām vienkārši. Un mums ienākot tā sajūta vienkārši tā, ka saslēdzās ka tie varianti patiesībā, kas šeit varētu būt, nav daudz, un patiesībā ir viens. Ēka kaut kā okupē tavs smadzenes, un tu vienkārši izdari, veids kaut kādas darbības, kas ir vairumā neapzināts, bet uz rezultātu vērsts, un tas, ko mēs te novērojam, tas ir. Jā. Muižas atjaunošana, īpaši, ja tā ir kultūra vēsturisks piemineklis, sniedz daudzslāņainu pieredzi, gan seriālu, gan arhitektoniski konkrētu. Tā labā lieta ar to viņas slimnīcas laiku ir tā, ka daudz tādas lietas, kuras mums būtu jābaidās sabojāt, jau ir sabojātas. Līdz ar to tā ēkai jau ir kaut kāda uzslāņojuma, kaut kāda starpsiena salikts un vispārējais, vai šī veranda, piemēram. Un mēs kādreiz runājam ar arhitektoniskās izpētes grupu, viņi saka, ka tas ir tāda diezgan neglīta piebūve, kas viņu ārpus arī nav pārāk glīta. Un ka viņi faktiski, ja vajadzētu to, ja būtu mērķis to muižu tā kā vilkt atpakaļ uz autentisku, tad viņi vajadzētu jaukt nost. Ja. Bet mums bija arhitekts Lejnieks, bija atbraucis, vēl bija tāda arhitektūras autoritātes un teica, bet klausieties, bet tāpat ir viņi tā kā viens slānis uz otru ir klāts virsū. Šī ir fantastiski funkcionāla telpa, un pat ja viņi no ārpus neizskatās pilnīgi ideāli, viņi neatbilst tā laika priekšstatam par skaistumu un par kaut kādu kompozīciju un simetriju, un tad no iekšpuses viņi brīnišķīgi funkcionāli izmantojam, un tā, lai arī tas viss paliek. Tev ir kaut kādas sienas, ka viņas kaut ko ieraksta, vai ne? Tie ir smilšu kristāli, vai kas ir tas, mēs tā pieejam tā ideja, mēs arī USB flash, tur ir kristāli, kaut kāda silīcija un tā tālāk, vai ne, iekšā, vēl nezinu kāda. Tad, teiksim, ir kaut kādas sienas, kaut kāda telpa, ir kaut kāda sajūta, tu iet tajā telpā vienkārši, un tas, kas tev ir vienkārši jāizdara to telpu, tev ir tas telpu un ēku, tev vienkārši ir jāpārraksta tās emocijas vai tas kods vienkārši, kas tur ir, un tu tā vienkārši mērķiecīgi var izdarīt, un tad tev izdodās pārrakstīt to slāni, to magnētiskās... Slimnīcas klepu. Jā, un tu vienkārši pārraksti viņu, un pēkšņi atbrauc cilvēki, viņiem ir pilnīgi brīnišķīgas sajūtas. Tas paņem kaut kādu laiku, protams, jā. Un tas grūtākais varbūt ir kaut kā pirmajā brīdī ieraudzīt, ka tas ir iespējams, ka tu redzi vienkārši noplakušas sienas, tas ir sabrucis, sapūšas grīdas, vai ne, tur ķieģeļa apmetums, griezti nogāzušies. Tā tālāk, ka pirmā brīdī ieraudzīt, ka tu vari saņemties un tu vari pārrakstīt to struktūru kaut kādā veidā, tā ēkai, to sajūtu un to funkcionalitāti. Un tad, kad tev tas izdodās, tad cilvēki vienkārši brauc, viņi jau to jūt, to darbu, kas ir ielikts iekšā, teiksim, visi tie lielās lietas un tie sīkumi, visi, par ko ir piedomāts. Tas vienkārši ir ārkārtīgi interesanti, kā vienu slimnīcu transformēt par mākslas rezidenču centru. Tas ir ļoti aizraujošs piedzīvojums. Kāds, lai neved neviens mūs cirulīšiem vai uz kaut kādām nepabeigtām vietām vai nesavāktām, kur kaut kas ir jāizdara. Arī Vidzemes koncerta zāle Cēsis ir vēsturiskā vietā un ēkā. Tā celta saglabājot pagājušā gadsimta sākumā būvētā viesīgās biedrības nama aprises.
Šajā ēkā gan nekas nebija jāpāraksta, tā vienmēr kalpojas kultūrai. Iespējams tāpēc koncertzāles darbības koncepcija ir ietverama vienā teikumā. Mēs esam vienkārši forša vieta, kur atnākt uz foršiem pasākumiem. Un tas, zināmā mērā, piesaista cilvēks, kurus šeit atbrauc, viņš, teiksim, brauc pie Gobas, bet vakarā viņš var atnākt uz šeit uz labu koncertu. Vai arī otrādā, ka viņam, teiksim, tas galamērķis ir koncertzāle, bet ja pie Gobas kaut kas ir, viņš iebrauc arī apskatās, ko Goba dara. Tā kā tā ir vienkārši tā lieliskā iespēja, ko pilsēta ir gudri izdomājusi savā laikā, radīt šādu te vietu, ap kuru tie cilvēki tad velkās kopā. Bet mums nav un nevajag būt kaut kādam ideiskam centram un tam līdzīgi. Vienkārši vajag labu produktu, labā vietā, un kas pērk atradīsies. Kas zina, ja nebūtu vērienīgi svinētā Cēsu 800 gadu jubileja, vai Cēsīs maz būtu koncertzāle? Jubilejas publicitāte un Cēsu mākslas festivāls bija būtiski argumenti vietas izvēlē. Tad, kad tā lieta kļuva ļoti nopietna, un tad, kad es jau sāku šo projektu vairāk vadīt, un arī pirms tam, kad es biju deputāts, tad godīgi sakot, kājas trīcēja diezgan bieži aizstāvot šo ideju. Es biju tikai mazs posmiņš visā tajā kopīgajā mašinerijā, bet es varbūt biju tas viens no tiem lielākiem bļauriem, kas uzdrošinājās visu laiku teikt, ka būs labi, ka būs cilvēki un ka tas ir vajadzīgs, tas ienesīs ekonomikā pienesumu un tā tālāk. Nu, godīgi sakot, tas bija uz tāda blefa robežas, un arī, kad mēs pretendējām uz kultūras galvaspilsētu, arī tas bija tāds uz blefa robežas. Bet tieši šodien mēs nodevām domē 2. gada atskaiti, un tie skaitļi, un tie cipari, un tie rezultāti ir labāki, nekā pat es kādreiz blefoju. Tā kā jūs varat iedomāt. Jo kādreiz mēs domājam, ka Cēsu pašvaldība pieliks tik vai tik daudz tūkstošus gadā pie tā, lai vispār tas pasākums eksistētu. Tagad dotajā brīdī Cēsu pašvaldība apmaksā tikai amatieru kolektīviem telpu nomu vai telpu eksploatācijas izdevumus, un vispārējo naudu mēs nopelnām ar kultūras ministrijas finansējumu un ar biļešu ieņēmumiem. Te ir viss, un mēs esam šajā ziņā unikāli, un tā pat tiešām nav nekur Latvijā. Mēs ar latviešiem raksturīgo tādu ļaunu prieku, sauksim to tā, skatāmies, kā Reizeknē iet un kā iet Liepājai, jo viņi izšķīra būvēt tīru akustisko koncertzāli, ne tik ļoti daudzfunkcionālu un katrā ziņā ne ar amatieriem. Mēs, paldies Dievam, mums pietika prāts pieņemt lēmumu, toreiz nebūvēt jaunā vietā jaunu ēku, bet restaurēt veco, līdz ar to saglabājot arī tās funkcijas, kas šai mājai bija pirms tam. Tās funkcijas ir tās, kas mūs tagad glābi. Šī māja ir daudzfunkcionāla, te notiek viss muzikas skola, CKTC, Cēsu kultūras centra administrācija, un šeit ir iekšā amatieri. Līdz ar to mēs maksimāli katru kvadrātmetru noslogājam maksimāli efektīgi visas dienas garumā. Un tādā veidā mēs tikai tos kaulus varam pavilkt. Tā. Tas ir dārgs prieks, tas ir ļoti dārgs prieks, tas ir luksus šādu koncertzāli tik mazā pilsētā. Liels luksus. Pat tagad kaut kur kādiem Eiropas pilsoņiem stāstot, ka pie mums ir koncertzāle, kas ir uzcelta pa 12 miljoniem uz 17 000 iedzīvotājiem. Tas ir, teiksim, tā kā saka, impresīvi. Iespaidīgi, jā. Stingri un noteikti ir jādomā par to, kāds būs koncertzāles piepildījums, kādi būs tie visi kolektīvi, kā šeit dzīvosies, kādas būs programmas un kā koncertzāle mūsu visus vidzemniekus, kā visiem vidzemniekiem kļūs par tādu ļoti iecienītu vietu. Tas tiešām ir luksus, ja vienā Vidzemes mazpilsētā lieliskā akustiskā zālē var klausīties Aleksandru Antoņenko, Egilu Siliņu, Kseniju Sidorovu, Gidonu Krēmeru, Latvijas radio kori, pasaules līmeņa solistus un orķestrus. Es
skanējis ļoti daudz, kas tāds, kas Rīgā nav skanējis. Tas būtu tas viens no tiem kritērijiem. Un ļoti daudz ir skanējis arī kas tāds, uz ko rīdznieki brauc uz šejienu klausīties, kaut gan viņi to var arī noklausīties Rīgā. Pateicoties akustikai un pateicoties arī kaut kādai īpašai atmosfērai. 2 gadu laikā mēs 2 reizes esam nominēti mūzikas balvā uz nomināciju Gada koncerts. Tā ir ļoti smaga nominācija, tādā ziņā, ka konkurence ir ārkārtīga. Arī šogad mēs tikām nominēti vienam šai balvai. Tas nozīmē, kas mums skan, un mēs to varam skandināt tikai tāpēc, ka ir kāds, kas to klausās. Un es teikšu, ka 2 gados tas lielākais sasniegums ir tas, ka mēs esam izaudzinājuši kaut kādu savu publiku. Mēs esam padarījuši daudz vairāk cilvēkus atkarīgus no šī paraduma. Reiz, 2 reizes mēnesī atnākt uz koncertu zāli uz labu koncertu. Reizēm rīkojamies visai agresīvi un, es pat teiktu, brutāli. Mēs, teiksim, Nacionālajam simfoniskam orķestrim pasakam, mēs jūs ņemsim pie sevis cēsīs, ja jūs nespēlēsiet Rīgā. No sākuma viņi saka, kas tad vēl nebūs. Jūs tagad mūs tā kā, jā, mēs sakam, tādi mūsu nosacījumi. Nespēlējiet Rīgā, mēs jūs paņemsim ar atplastām rokām, samaksāsim to pašu naudiņu, ko jums maksā Rīgā. Un nereti viņi izvēlās, viņi saka, jā, faktiski jā. Labi, mēs brauksim, jo tie, kas patiešām Rīgā mūs gribēs dzirdēt, labprāt atbrauks uz cēsiem un noklausīsies šeit. Un tā arī tas notiek. Tā kā tas ir mūsu tāds izdzīvošanas stratēģija, ka mēs cenšamies veselīgi konkurēt ar Rīgu. Ar Rēzekni Liepāju mums nav jākonkurē tie citi reģioni, tas pat tālu. Somijā katrā kaut cik pieklājīgā pilsētā ir bezmaz vai savs orķestris, profesionāls orķestris. Jo cilvēki vienkārši ir šo paradumu visu laiku lieto. Viņi neiet uz teātri, bet viņi iet uz simfoniskās mūzikas koncertiem. Un pie mums kaut kas līdzīgs sāk pamazām veidoties. Protams, ka mainīs. Un arī es domāju, ka mēs daudz vairāk varam nopirkt mūziķi, samaksāt viņiem, attiecīgi pārdot tālāk. Tātad mūzikai arī ir, kā mākslas produktam, ir lielāks pieprasījums. Jubilejas vasara arī Cēsu mākslas festivālam, kas kā allaž būs intriģējoši drosmīgs. Protams, ka kultūra vide ir cita, kā mēs sākām 10 gadus atpakaļ un kā tagad. Tad tas bija kaut kas unikāls, vienreizējs tāds Cēsu mākslas festivāls. Toreiz mēs mierīgi varējām simfonisko koncertu sporta hallē, un halle bija pilna. Tagad cilvēki ir labā nozīmē izlepuši, un viņi grib kaut ko vairāk. Plus vēl tas, ka koncertzāli jau tā visu gadu ražo šos produktus, cilvēki pērk, līdz ar to tas festivāls vairs nav tā kā tāds unikāls. Viens notikums, izņemot unikālais, ir tas, kas notiek lielā izstāde, Alusbrūzī, kas būs tā kā retrospekcija par šiem gadiem. Un pirmo reizi par šiem gadiem mēs esam uzdrošinājušies producēt savu operas uzvedumu. Geršvin, Porgijs un Bess ar īstiem melnādainiem dziedātājiem no Amerikas, pie tam zvaigznēm dziedātājiem. Projekts dārgs, ārkārtīgi sarežģīts, komplicēts. Lielākais projekts, kādu jebkad šeit, jā, Pilsparkā. Kādu jebkad mums ir iespēja bijusi norganizēt. Un es domāju, ka projekts ir adekvāts Cēsu 810 gadus mērogam. Katrā ziņā ne mazāk.